Piesaisti savā dzīvē apusēju mīlestību uz visu savu mūžu atlikušo. Tev ir bēdīgi, kad tu redzi, kā pārīši bučojas uz ielas vai veikalos, un tu saproti to, ka tev tā nebūs. Skumji. Kārtējā draudzene aizlido ar savējo ceļojumā. Un tev pat nav kam uzzvanīt. Nepatīkami. Kad mamma dod mājienas, ka tev laiks ir apprecēties, un tu esi viena un viena. Un kas ir tajā vainīgs, ka tu nevari izveidot šīs attiecības ar vīriešiem? Vīrieši, kuri pārstāja būt par īstiem, arī tavā pilsētā, kur maz palika brīvu vīriešu, iespējams, varbūt. Vai tu nedomāji, ka lieta nav tikai ārējā pasaulē, bet tevī pašā, tevī iekšpusē? Iedomājies, eksistē pievilkšanās likums, un tu patiesībā radi savu realitāti. Aizdomājies. Vai tu katru dienu izmanto vārdus savā runā, negatīvus vai pozitīvus, tu tos piesaisti savā realitātē? To, par ko tu domā un runā, tas ir tavā dzīvē. Un, ja tev, piemēram, ikdienā sāp, vai vīrietis kļuvas seklis, vai pasaule ir netaisnība, zini, pievilkšanās likums patiešām eksistē, darbojas tavā dzīvē, neatkarīgi no tā, vai tu redzi tā izpausmes vai ne. Un es redzu, ka vakar tavā galvā bija bailes un vārds vientulība. Un vienu nedēļu atpakaļ tu sūdzējies savai draudzenei par to, ka tavā dvēselē ir ziema. Un, tici man, pievilkšanās likums to piesaista tavā dzīvē burtiskā vārda šī veidā. Tavs bijušais atkal neuzvanīja. Un starp citu, ja tu vēlies, lai tavs vīrietis pats pirmais uzzvana, tad noteikti noskaties bezmaksas webināru manā mājaslapā. Tā ir atrodama šeit tepat apakšā zem video vai no zem profila. Informācija der tiem, kas reāli cieš no vienpusējās mīlestības, grib piesaistīt sev konkrētu vīrieti, un tas ir absolūti bez maksas. Tāpēc rīkojies, pārēj uz manu mājaslapu. To, ko tu runā, vārdi, kuri izlido no tavas mutes, tas īstenībā ir tas, kas slēpjas tavā zemapziņā. Ja tu runā par vientulību, sāpēm, vilšanos, tad to tu arī piesaisti savā dzīvē, jo to tu nesā visu iekšpusē, kas ir tavā zemapziņā. Vienmēr materializēs. Principā tas jau ir materializējies. Ko tagad darīt ar to? Tagad pastrādāsim ar taviem vārdiem. Ar vārdu palīdzību var radīt savā dzīvē mīlestību vai vientulību, var pie sevis uzaicināt prieku, laimi vai arī piesaukt nelaimi, un šajā video tu uzzināsi, kādi vārdi tev palīdzēs piesaistīt harmoniskas mīlestības pilnas attiecības. Apusē mīlestība un laimi būt mīlētai, un šis ir praktiskais video. Skaties un klausies uzmanīgi, un jau šodien pat atkārto pēc manis šos 59 vārdus. Tu sāksi piesaistīt savā dzīvē apusē mīlestību. Kā strādā vispār vingrinājums ar vārdiem? Izmanto šo video priekš tā, lai varētu teikt skaļi šos vārdus, vai arī klusi pati pie sevīm. Un obligāti izrunāt šos vārdus tev konkrēti radīsies tēli tavā galvā. Tas notiek automātiski. Un tad, kad tu uzmanīgi klausies un izrunā šos vārdus, tas arī sāks materializēties tavā dzīvē. Un kā to saprast, ka tas materializēs tavā dzīvē? Tas sāk parādīties to, ka tu šos vārdus savā dzīvē sāc dabiskāk iekļaut savā runā. Un tas nozīmē to, ka šie vārdi ir jau iesēdušies un nostiprinājušies tavā zemapziņā. To ir svarīgi piefiksēt, jo tad, kad jūs darat, jūs reāli redzat jau šīs izmaiņas savā realitātē. Pats svarīgākais noteikums ir tāds, ka obligāti šo uzdevumu ir jāpilda 30 dienas pēc kārtas, un nedrīkst nevienu dienu izlaist garām, jo no tavas pacietības, no tava regulārā treniņa būs atkarīgs tavs rezultāts. Ne no viena cita, kā tikai, ja tu darīsi, tad būs rezultāts. Ja tu nedarīsi, rezultāta nebūs. Tāpēc sākam. Mīlestība, prieks, savstarpējā cieņa, bauda,
rūpes, svaigums, sapratne, tuvība, laime, harmonija, mīlestība, savienība, drošība, smaidi, apskāvieni, uzticēšanās, labsirdība, smiekli, atslābināšanās, pieņemšana, uzmanība, maigums, rūpēties, palīdzēt, mīlēt, skatīties, brīnīties, saprast, pieņemt, uzticība, kalpot, būt blakus, glāstīt, skūpstīt, baudīt, sargāt, dāvināt, maigums, sirds, dzīve, kaisle, skaistums, ziedi, apbrīna, pavasaris, jūtas, tīrība, prieks, acis, uguns, iepriecināts, lūpas, patiesums, vienkāršums, divi, vienmēr, kopā, atpūta, māja.